Sveiki, skatītāji! Jau atkal tiekamies Invalīdu un viņa draugu apvienības Apeironas veidotajā raidījumā Pāreja, lai ļautos jauniem atklājumiem par sabiedrības dažādību. Šoreiz raidījumā. Kopā ar YouTuberi Edgaru Frešu uzzināsim, ko ikdienā dara jauniešu organizācija Klubs Māja. Tāpat pastāstīsim vairāk par internetu veikalu tiptip.lv, kas palīdz senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti realizēt viņu radītos produktus. Noteikti atradīs ko brīnišķīgu gan sev, gan arī dāvanām. Pārejas noslēgumā intervija ar Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra vadītāju Raivi Knoku par ieguvumiem no šāda centra izveides un rīdzinieku iespējām līdzdarboties savas apkaimes uzlabošanā. Čau, mani sauc Edgars, un šodien esmu atnācis ciemos uz jauniešu organizāciju Klubs Māja. Te viņi atrodas, iesim ciemos. Čau! Čau, Ants! Čau, Edgar! Jums te vairāk tā kā pils izstāst nekā māja. Ir tāda jauniešu pils, jā. Pastāsti, kas ir Klubs Māja? Klubs Māja ir jauniešu organizācija, kas ir dibināta jau 1995. gadā, sākotnēji ar mērķi Latvijai palīdzēt iestāties Eiropas Savienībā. Un kā tieši jūs palīdzējāt Latvijai iekļūt Eiropas Savienībā? Tika organizēts ļoti daudz dažādas kampaņas un pasākumi. Mūsu pirmais pasākums bija Mazajā ģildē, kur uzstājās Prāta vētra 1995. gadā. Un arī bija visādas kampaņas, kur, piemēram, centrāla tirgū toreiz jaunieši dalīja līkus gurķus, jo bija mīts par Eiropas Savienību to, ka Eiropas Savienība ir konkrēti standarti gurķu izmēriem un ka zemnieki vairāk nevarēja audzēt gurķus, kādus viņi grib, un tad kā jaunieši dalīja gurķus ar... Bet tā nav? Paties veikalā. Nē, ir tur tagad speciāli vēl tās sadaļas līkiem gurķiem un dārziņiem. Nocinotajiem, ok. Bet šogad, 2023. gadā, mēs esam organizācija, kas joprojām ir arī ar šo eiropeisko skatījumu, bet tā vispārīgi mēs palīdzam jauniešiem veicināt to pilsonisko un politisko aktīvismu. Mums ir 557 biedri šobrīd, gandrīz 600 šogad cerams. Tad jūs esat viena no lielākajām organizācijām Latvijā. Jā, mēs esam viena no lielākajām organizācijām Latvijā, un tad mēs arī aktīvi ļoti darbojamies starptautiski. Mums ir gan tāda platforma, kas sauc Jaunie Eiropas federālisti, kas ir vēl 30 citās Eiropas valstīs, un mēs esam tās oficiālajie pārstāvi šeit Latvijā, kā arī mēs esam oficiālajie pārstāvi ANO jauniešu delegātu programmai. Wow. Labi, varbūt gribu pārējiem apkārt, tu gribi kaut ko man parādīt? Droši! Kur jūs te darbojaties, es gribu redzēt. Kur jums 600 biedri ietilpst? Mums 600 biedri šeit neietilpst. Mēs vairāk šeit aicinām savus brīvprātīgos. Viena ir šāda telpa, tā sauc tā teikt 4 stūra telpa, kur vairāk ir mūsu projektu vadītāji, radošie cilvēki. Jā, tur arī tāds nosaukums mīli sev, bet mīli hausu no sākuma, jo mēs tā iekšēnā Klubs Māja saucam par hausu. Nevis māja, bet hausu, tāpēc, ka mēs esam moderni jaunieši. Jā. Jā, un tad mums ir arī otra darba telpa, kas ir vairāk tāda vadības telpa, kur tad vairāk sēž visi, kas darbojas ar dokumentiem, finansēm. Un tad mums lejā ir vēl plašas telpas. Te mums notiek saliedēšanās un visādi citādi vakar, kur mēs kopā gan basketbolu skatījāmies, gan Barbie filmu. Tur vēl ir palicis no Barbie kastes atribūti, ko mūsu biedri paši taisīja, zīmēja un veda šeit uz biroju. Kādi vispār tagad ir pasākumi tuvākajā laikā, kas jums notiek organizācijā? Mums top teātris. Tas ir viens kaut kas pilnīgi jauns, kas nekad nav bijis. Tad mēs rakstam arī vairākus projektus tagad, kur mēs ļoti aktīvi gaidām jauniešus ar savām idejām un iesaisti, ko viņi var sniegt šiem projektiem. Un arī kaut kāds viņi īsteno to projektu, viņiem budžets tiek iedots. Jā, protams. Un noteikti daudz vēl dažādi cits tādas mazākas aktivitātes. Mēs ar brīvprātīgiem braucam uz Ventspilī, drīz arī piedalīties jauniešu dienās. Mēs taisīsim drīz izstādi, tādas visādas lietiņas. Arī taisīsim izlaušanās spēli. Tā kā Escape room. Jā. Paši jūs taisīsiet? Jā. Kurā vietā? Šeit.
Es gribētu piedalīties. Dosim ziņu. Ļoti labi. Bet kā ir vispār jaunieši iesaistās? Jo es esmu dzirdējis, ka jaunieši nav pārāk aktīvi. Tā ir problēma, it īpaši reģionos. Arī mums, mēs vairāk šobrīd arī cenšamies aizsniegt tos reģionu jauniešus. Bet, ja mēs atrodamies šeit Rīgā, mums arī pašiem daudz grūtāk izbraukāt uz tiem reģioniem katru reizi un iesaistīt tos jauniešus. Protams, tā ir problēma. Bet mums ir jaunieši, es teiktu, aptuveni 100, kas tiešām tā aktīvi iesaistās un darbojas. Un, ko tu zini, uz kuriem var paļauties. Un viņi arī paši pavelk savus draugus iekšā. Un tā tas aiziet tādā ķēdes reakcijā. Un tiem jauniešiem, kas grib iesaistīties, ko tu vari pateikt? Kā viņi te var iesaistīties? Kā brīvprātīgie vai ne? Vienkārši aizpildot pieteikumu klubsmaja.lv kļūst par biedru. Un tad mēs sazināsimies. Tiešām sazināsties? Jā, tiešām sazināsimies. Mums ir ļoti atstrādāta sistēma. Ļoti labi. Es pati, kad es pieteicos pirms jau 4 gadiem organizācijā, tad es pati biju tas jaunietis, ar kuru nesazinājās. Un man likās, ar ko es un tik slikti, ka man nepieņem šeit. Jaunietis ir pieteicies, jūs viņam atbildat, kas notiek tālāk. Jūs viņu uzaicināt ciemos vai kā? Ko viņš var darīt šeit? Kā iesaistīt? Jaunietis izvēlas vienu no mūsu 5 vienībām, un attiecīgi katrai no šīm vienībām ir savs vienības vadītājs, kurš tad jauniešus iesaista aktivitātēs, notiek iknedēļas sapulces, kur jaunietis var gan nākt šeit klātienē, gan pieslēgties attālināti, tāpēc jaunietim no pat tāliem Latvijas reģioniem nav problēmas iesaistīties. Un, arī Lūdzas, no Limbažiem, no Liepājas, visur jums jaunieši. Viena Zoom zvana attālumā. Un jums ir arī WhatsApp grupa kaut kāda, kur visas pasākumi tiek atzīmēti, kas notiek? Protams, jā, WhatsApp grupa, gan kur ir pasākumi, gan arī tāda neformālā, kur vienkārši var uzsist čatiņu ar citiem biedriem un iepazīt tuvāk. Un, ja ir kādi pasākumi, tad vienmēr transports arī tiek atmaksāts. Tā kā, jā, tiešām jaunietim no Ludzas nav jāstrauc to, ka jāprasa mammai pēdējā kabatas nauda vai jākrāj. Nedrīkst ēst pusdienas, lai sakrātu naudu pasākumu, tā kā mēs atmaksājam to. Un pasākumos ir arī ēdienas? Protams. Kur tu bez tā? Vai jūs piedāvājat arī kaut kādus Eiropas projektus, piemēram, brīvprātīgo darbu apmaiņas projektu, kur jaunieši var iesaistīties? Jā, protams, mēs gan aktīvi sūtam jauniešus uz principā, jebkuru valsti, kur viņi vēlas, ātri palīdzam atrast projektu, ja tas ir aktuāli, ja viņi vēl to nav izdarījuši. Kā arī mēs paši uzņemam brīvprātīgos. Mums ir plāns ar novembra, decembra uzņemt 2 brīvprātīgos no citām Eiropas valstīm. Un tu minēji iepriekš par to, ka ja kaut ko jaunietis mēģina, bet salaiž grīstē, un jūs pēc tam palīdzat un strebjat to putru ārā. Kas ir tāds trakākais atgadījums? Kas ir gadījies organizācijas pieredzē? Pirmais, kas man nāk prātā, diezgan nesens gadījums. Vasarā mums bija tādas jauno biedru apmācības. Un, bija viena meitene, kas ļoti gribēja palīdzēt. Un, tiešām viņa superīgi palīdzēja un atbalstīja visu plānošanas gaitā. Un mēs viņai bijām iedoši uzdevumu, ka viņa sazinās ar ēdinātājiem. Viņa to darīja pirmo reizi. Viņai nebija nekāda pieredze. Viņa nezināja īsti, kāds ir pazvanīt pa telefonu un sākt runāt. Un tā ēdinātāja vispār nesaprata viņu. Viņa savā starpā vispār nesapratās. Un beigās tā ēdinātāja zvanīja mūsu šī projekta koordinātoru un teica, lai mēs to meiteni atlaižam. Viņa ļoti pārdzīvoja, bet mēs viņiem vienkārši centāmies mierināt un atbalstīt un teicām, ka tāda vienkārši noteikti nekad nezinu, kādi cilvēki ir. Tas nav tik viegli. Es pats esmu mēģinājis sarunāt ēdinātājus kaut kādiem pasākumiem. Tas nav viegli. Jaunieši Eiropā, man liekas, ir tāds vispārīgs termins. Tur ļoti plaša amplitūda ar vecuma kategorijām ietilpst. Kas jūsu organizācijā ir aktīvākie jaunieši, kāda vecuma un vispār, ja piemēram, man ir 40 gadi, es esmu sirdī jauns, vai es drīkstu iesaistīties arī? Oficiāli pēc mūsu statūtiem mēs uzņemam jauniešu no 13 līdz 25 gadu vecumam. Bet, ja mēs skatāmies tā vispārīgi, tad mums ir aktīvākie, es teiktu, no kādiem 15, 16 gadiem līdz 22, 23. Apmēram tajā amplitūdā. Pēc tam jau jaunieši aiziet tālāk dzīvēs. Protams, mums ir šī
ANO jauniešu delegātu programma, tur ir vecāki jaunieši, jo tur tiešām iesaistās jau jaunieši ar izglītību, ar maģistra grādiem, jo tā programma ir nopietna. Tur ir tieši sadarbība ar ANO misiju Ņujorkā un ārlietu ministriju. Un tad tur iesaistās jaunieši, kuriem tiešām šī padziļinātā interese par starptautiskiem procesiem. Un tad jau arī attiecīgi viņi ir vecāki. Jā, es pilnīgi jūtu, ka es tagad esmu tas jaunietis 23 gados, kas jau sāk dzīvot savu dzīvi un attālinās no visām šīm organizācijām, bet es cenšos, protams, iesaistīties vēl aizvien. Tā ir, tas ir. Tu sāc to pieaugušo dzīvi, pabeidz universitāti, un tad tev vienkārši vairāk īsti neatliek laiks jauniešu organizācijām. Bet tāpat man liekas, ir forši, ja tu iesaisties kādās organizācijās, kaut vai tā nav jaunieši, jo tas tomēr ir tāda pilsoniskās aktivitātes veicināšana un visas Latvijas labklājības veicināšana, tomēr caur nevalstisko sektoru tas arī būtiski. Tu pati esi kā brīvprātīgā vai kā darbiniece? Esmu klubsmāja prezidenta. Prezidenta? Jā. Tu strādā? Jā. Okay. Nice. Man vairāk jautājumu nav. Paldies tev, Ants. Paldies tev, Edgar. TipTip.lv mērķis ir palīdzēt Latvijas radošiem senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti realizēt savu amatniecības produkciju. Internetu veikalā var izlasīt vairāku 10 autoru stāstus un aplūkot viņu ar mīlestību izgatavotās preces. Ideja par šādu tiešsaistes iepirkšanās vietni radās Covid laika sākumā. Es biju no tiem cilvēkiem, kas katru gadu gāja uz senioru Ziemassvētku tirdziņiem. Un tad, kad Covid sākās, tad tā mana sajūta bija, ka visticamāk viņiem nebūs šo tirdziņu. Un es biju runājusi arī ar šiem senioriem tirdziņos, un es zināju, cik viņiem ir nozīmīgi gan no tā ienākuma viedokļa, gan arī vienkārši no novērtējuma viedokļa, ka viņu darbu kāds novērtē. Un tad es sapratu, ka man nav miljona, ko viņiem iedot. Man ir tikai savs laiks un prasmes un varēšana. Un tad mēs izstāstīju šo ideju kolēģei. Viņa teica, jā, mēģinam darīt. Un mēs arī pieteicāmies Latvijas Universitātes inkubatorā. Viņa arī teica, jā, mēģiniet darīt. Tad mēs ātri līdz tiem Ziemassvētkiem izveidojām mājaslapu. Sociālais uzņēmums balstās uz brīvprātīgo darbu. Vienmēr ir laipni gaidīti cilvēki, kuri ir gatavi ar savu laiku un darbu palīdzēt, jo darāmā netrūkst. Visa pamatā ir vēlme veicināt senioru un cilvēku ar invaliditāti labklājību, jo ar katru pirkumu finansiāli tiek atbalstīts darinātās preces autors, seniors vai cilvēks ar invaliditāti. Tad, kad jūs iepērkaties TipTip.lv, tad jūs iegūstat sev produkciju, bet jūs uzreiz ļoti konkrēti zinat, ka nauda aiziet pie ļoti konkrēta autora, par kuru jums ir stāsts īsi izlasāms. Nauda paliek pirmkārt uz vietas Latvijā, kas šobrīd, manuprāt, ir svarīgi, un vēl nauda nonāk pie cilvēka, kuram šobrīd nav tik viegli. Jo, protams, tie autoru stāsti ir dažādi. Ir tādi, kuriem ir vieglāk, ir tādi, kuriem ir grūtāk, bet ja es teiktu, ka kāds no viņiem dzīvo ļoti bagāti, tad es mānītos. Un tāpēc šīs visas dāvanas ir ar pievienoto vērtību, gan ar to pievienoto vērtību un sirds siltumu, kā viņas tiek radītas. Jo viņas visas tiek radītas, kā man adītāji saka, es ladu tikai labā noskaņojumā, es tajā ieguldu savu sirdi, labo domu. Un tad šī vēl otra pievienotā vērtība, ka tā naudiņa nonāk pie tā konkrētā autora. Un tur tie stāsti ir dažādi un sirsnīgi par to, ka kāds pasaka, ka jā, tagad es tomēr varēšu nopirkt zāles, vai varēšu samaksāt iepriekšējo nesamaksāto rēķinu par elektrību. Un tad ir tādi brīži, kad uzmetās zosāda. Ieskaties TipTip.lv, kuru noteikti ko atradīs gan savam priekam, gan arī sirsnīgai dāvanai. Visa produkcija, kas ir redzama mājaslapā, pieejama iegādēji uzreiz. Katrs pasūtījums tiek rūpīgi un skaisti iesaiņots, kā arī katram produktam tiek pievienots īsts tā darinātāja stāsts. Pirkumu var arī uzreiz nosūtīt kā dāvanu. Piedāvāta arī iespēja pievienot ar roku rakstītu svētku kartīti. Pieņemti tiek arī korporatīvie pasūtījumi.
Sveiciens atkal skatītājiem. Ir atkal jauns raidījums Pārējie, numur 8. Un šoreiz es esmu atbraucis pie Raivja Knoksa. Jā, sveiciens, Raivi. Sveicināt, Valdemar. Jā. Tad pirmais jautājums, kas ir Raivis Knoks? No tāda profesionālā viedokļa, tad es esmu Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra vadītāja pienākumu izpildītājs. Ilgstoši strādāju Rīgas pilsētas pašvaldībā vairākus gadus jau. Un mans galvenais darba pienākums ir nodrošināt, lai Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrs darbotos efektīvi. Es esmu cilvēks ar pārliecību, ka katrs cilvēks ar savu tādu unikālo pieredzi ir vērtība. Un tikai to apzinoties, mēs varam veidot tādu daudzveidīgu un saliedātu sabiedrību. Kāpēc ir nepieciešams apkaimju centrs? Apkaimju iedzīvotāju centrs sastāv no vairākām filiālēm. Tātad ir 6 šie klientu apkalpošanas punkti un 7 apkaimju koordinātori. Un pēc būtības centrs ir nepieciešams, lai veidotu tādu pastāvīgu saikni starp Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotājiem un pašvaldības administrāciju, gan nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu sniegšanu, gan nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesaistīties un līdzdarboties pašvaldību darbā. Un tas notiek gan caur apkaimju koordinātoru šo institūtu, gan arī caur šiem mūsu klientu apkalpošanas punktiem, kur iedzīvotāji nāk un saņem pašvaldības pakalpojumus. Cik šobrīd viņas ir? Rīgas pilsētā ir 58 apkaimes, un attiecīgi ir uz šīm 58 apkaimēm ir 7 apkaimju koordinātori, kuru pāraudzībā ir no 6 līdz 9 šīm apkaimēm, kuri tad pārzina un proaktīvi sadarbojās gan ar apkaimju biedrībām, gan ar aktīviem iedzīvotājiem un uztur šo saikni, lai saprastu, kas notiek apkaimēs, tāpat arī, lai novadītu šo informāciju no pašvaldības par pašvaldības darbu un iesaistītu iedzīvotājus apkaimes attīstībā. Kura apkaime ir vissakārtotākai un kurai veicas vissliktāk? Tā objektīvi vērtējot no tāda labiekārtojuma elementu pieejamības, tad sakārtotāks varētu būt apkaimes, kas ir tuvāk Rīgas pilsētas centram, un tad attiecīgi tās, kas varbūt ir nedaudz attālāk no centra un ar mazāku iedzīvotāju skaitu, varbūt iepaliek šajā sakārtotības ziņā tieši labiekārtojuma pieejamības ziņā, bet arī tas pamazām mainās, jo arī līdzdalības budžeta procesā tiek īstenoti projekti apkaimēs, un arī pašvaldība īsteno lielāks un mazāks investīciju projekts apkaimēs. Kā jūs vērtējat vides pieejamības situāciju Rīgas apkaimēs? Kas būtu darāms lietas labā? Runājot par vides pieejamību, droši vien varētu teikt, ka pēdējos gados tā nedaudz ir uzlabojusies. Tad varētu izcelt droši vien sabiedrisko transportu, kas, manuprāt, ir izdarījis lielu darbu tieši vides pieejamībā. Noteikti būtisks ir arī NVO, tātad nevalstisko organizāciju ieguldījums, kas visu laiku šo tēmu aktualizē un liek pašvaldībai par šo domāt un risināt šos kritiskos momentus. Cik aktīvi ir rīdzinieki savas apkaimes uzlabošanā? Par kādām tēmām visbiežāk vēršas? Jāsaka, ka aktīvāki ir tie vidēja gadagājuma cilvēki, varbūt cilvēki ar bērniem, kuriem ir varbūt tās svarīgi noteikti publiskās ārtelpas elementi, par kuriem tad arī viņi vēršas pašvaldībā. Tad jāsaka, ka visaktīvākā sadarbība apkaimju iedzīvotāju centram un koordinatoriem ir ar apkaimju biedrību pārstāvjiem un citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Un varbūt mazāk aktīvi, ja tā var teikt, ir jaunieši un seniori. Kāds būtu tas process, ja es kā rīdzinieks vēlos ko darīt savas apkaimes labā?
Droši vien ir vairāk veidi. Viens no veidiem ir, protams, arī iesaistīties apkaimju biedrībās, ja tāda biedrība ir jūsu apkaimē, kur jūs dzīvojat un par kuras attīstību jūs vēlaties rūpēties. Tas viens veids, otrs varbūt, ja šāda biedrība vēl nav, tad ar dombiedriem šādu biedrību veidot un aktīvi tad komunicēt un aizstāvēt konkrētās apkaimes intereses pašvaldībā. Bet, protams, vienlaikus arī jebkuram aktīvam iedzīvotājam, arī ja viņš nav nevienā biedrībā, viņš vērš pie apkaimju koordinātora, kurš tad arī palīdz šīs te iniciatīvas un idejas noformulēt, saprast un arī sarūpē un sagādā no pašvaldības puses šos te ekspertus un speciālistus, kas var iesaistīties idejas realizēšanā un izvērtē citus nepieciešamos resursus, kas ir nepieciešami vienas vai otras idejas īstenošanā pašvaldībā. Kā cilvēki var uzzināt par aktuālajām iniciatīvām un iespējām pašiem iesaistīties? Es ieteiktu iedzīvotājiem tātad sekot līdz pašvaldības oficiālajiem kontiem sociālajos tīklos. Tāpat visa informācija ir pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē riga.lv. Īpaši varbūt arī aicinātu piesakot mūsu apkaimju koordinatoriem Facebook grupās un arī ieskatīties mūsu apkaimju iedzīvotāju centra tīmekļa vietnēs, kas ir apkaimes.lv un iesaisties.riga.lv. Protams, ja kādam iedzīvotājiem nav iespēja ieskatīties šajos elektroniskajos mēdījos, tad arī laipni aicināt sazināties arī ar apkaimju koordinatoriem gan telefoniski, gan e-pastā, gan nākt klātienē uz mūsu centriem un pārunāt šos te interesējošos jautājumus. Vai Rīgā apkaimēs var turēt mājlopus, vistas, teiksim, trušus? Āgenskalnā varētu turēt? Tur ir jāskatās no dzīvnieku labturības prasībām, droši vien ir jāizvērtē konkrēta teritorija, bet pilsēta visticamāk, pilsētas tāda apdzīvota vieta visticamāk nebūs piemērota gluži tādiem mājlopiem un mājdzīvniekiem. Bet tas, protams, ir jāvērtē to viennozīmīgi. Es jums uzreiz tā nevarēšu sniegt atbildi, bet tas tā nav katrā ziņā tāda ierasta prakse. Labi, paldies. Jūsu novēlējums pārējais skatītājiem kāds būtu? Pārējais skatītājiem varētu novēlēt būt aktīviem, būt iecietīgiem un vērstiem uz sadarbību, lai realizētu varbūt ne tikai savus individuālos mērķus, bet arī kopienu mērķus un tādus kopīgus mērķus, tā skaitā arī kontekstā ar apkaimju attīstību. Skaidrs, paldies, liels bija prieks parunāties un paldies arī pārējais skatītājiem un tiekamies jau nākamajā pārējā un lai visiem veicas un viss izdodas. Paldies par sarunu. Paldies.